Atbraucam uz arēnu. Parasti bija te jaunībā brauc kā faitas, uzreiz backstage tāds adrenalīniņš uzsit. Bet te atbraucam, varēs piefiksēt visas detaļas, kas mums gatavs, kas nav, ko vajag pabeigt darīt. Arēnā būs vairāk par 5000 cilvēkiem, kaut vai mums līdz pasākumam ir vēl 10-11 dienas. Un, es domāju, ka arēna būs pārpildīta tik ļoti, cik citas viņa šovu nebija spējīgi uztaisīt. Tādu hypu un tik daudz cilvēku, tā kā visus gaidīsim un, let's go. Tā sajūta, ka gandrīz viss ir pabeigts un palika tikai visinteresantākā daļa. Tieši tā Fight Week. Un mēs gatavojam kaut ko ļoti, ļoti īpašu tieši jums. Nevaru sagaidīt. Tagad, kāds šodien datums? 30. 30. Bet nav tādas Happy New Year sajūtas, tur Ziemassvētkus nekas nav, tāpēc, ka galva ir tikai viena lieta. Tas ir Bazaar & Fight Club 3. Un tev tur noteikti jābūt. Hei! Vot tieši šeit ir aizskats. Jebать! Iedomāj, šitas skatu, šitas viss pilns. Šitas. Все забито хуям. Да, еще будет сверху забито хуям. Es domāju, ka tas būs maksimāli jaudīgi. Es domāju, ka Latvijas vēsturē tas būs ļoti grandios pasākums, jo mēs 3 mēnešus cītīgi strādājam, naktīs neguļam un daram visu iespējamo, lai jūs 10. janvārī maksimāli varat izbaudīt. Man pilnīgi zosāda noskrēja. Nē, būs super jaudīgi. Mēs varam vaļā gandrīz visu arēnu. Kaut kas tāds manā dzīves stāstā ir vienkārši unbelievable. Būs super. Man ir pirmais tāds liela formāta pasākums, kur ir jābūvē dekorācijas. Un parasti es to daru filmēšanām, līdz ar to ir gan mazāk laika, gan arī mazāk budžets, gan arī mazāk izmērs tam visam. Šoreiz, es arī tik atnācu uz arēnu Rīgu un domāju, wow, tas būs tieši te. Un tas viss būs daudz lielāk nekā es pateicu. Tā ir, ka katru dienu, kad pasākums nāk tuvāk, stress aug? Ir tā, ka no sākuma tev liekas vēl ir 2 mēneši līdz pasākumam, tad ir palikušas 4 nedēļas, un tad ir pasākuma diena. Nē, labi, vēl ir tā diena pirms pasākuma. Tad ir kājas augstas, bet pasākuma dienā jau ir vienkārši just do it. Jā. Kāds būs 10. janvārs? Brutāls kautiņš. Cerams. Man bišķiņ bail, bet es domāju, ka noteikti būs labs šovs. Mega, ja salīdzinām ar otro, tad tas nav lēciens tikai par soli, tas ir lēciens pāraizēt, būs kārtīgi. Mark, mēs bijām hoķī Hype 363, un tur bija televīzijas komanda, un tur bija reāli kopija Džeks tevi. Viņš pat līdzīgs tev bija. Viņam māti tādi cepure. Es sēžu, taisīju dizainus, un es tā Marks tikko. Nebija sarunāts it kā. Un es skatos, un viņš reāli pa gabalu, viņam pat ūsiņas bija. Atpičai. Man vajag zināt, kas tas par Džeku, tas ir mans doppelgangers. Te ir, es domāju, kas tas pa vārdu, kurā datumā šim vārda diena, Tervetīte. Bet tie ir niknējumi. Zvanam augšā. Halo. Jā, lūdzu. Čau. Sveiki. Klauns necen. Man paturēt telefonu, pacels uzreiz. Man visi ceļ šodien. Jā. Jā, lūdzu. Čau. Kalniņš, jā. No 8 tiek, viss. Super, gaidam 10 no rīta, jā? Anything goes skrrrra. Bļā, jūs būsiet ahujā. Rīt 10 no rīta gaidam tevi ofisā, Salavets tev ir atstājis dāvanu un informāciju par to, kā tad noritēs Rubaks par Mustangu šo sestdienu vienā no lielākajiem fight šoviem Latvijas pastāvēšanas vēsturē, Bazaar & Fight Club 3. Mēs gaidam tevi tur, bet vispirms šurbur 10 no rīta tev jābūt Lucky Park ofisā, kur būs tavi konkurenti jau face to face. Jebāt, Razjot! Visi rīt 10 no rīta, davai, buči, čau. Pambaklā! Pie mums atbrauca pirmie fighteri. Tas ir Hasana Mižīva pretinieks Frankenstein un Bolotņika pretinieks, tas ir Brazilian Sub-Zero. Līdz cīņām palika
4 dienas, pizdies. Samaksā tava āda, es nopļauju zālē, redzētu, kuri tār. Es nezinu, ko teikt tev, ja nezini, kas vārds ir. Знаете где? Да, пока нас туда не пустят, если его номер не заказывали же. Хорошо. Я говорю по-русски. По-русски говоришь? Да. Нихуя себе! Как дела? You've been in some fights in Russia. Джотун Магомедов. Магомедов? Yeah. Yeah, we'll film a small video with you to introduce yourself, where you came from and what you came here for. Dagestan. I come from Dagestan. Lion, see you tomorrow, boy. I know you guys don't like this, yeah? But tomorrow night I'm gonna smash, yeah? So my name is Joto Lutebak. I come here to fight, and so I'm very excited for fight. I'm here with my friend Frank. We have almost a main event. We don't have the main event, but one of the last fights we're gonna do. And so we come to win, and that's it. What can we wait from you on the 10th of January on a fight day? So I'm gonna give everything there, you know. I'm gonna give all my life there. Just 3 rounds, 2 minutes, you know. There's not enough time, and then it's not time to think, not time to plan, you know. Just go there, give yourself, kill yourself, and kill yourself. That's the thing. Your opponent is the very experienced boxer. Have you ever fight with a professional boxer in your whole career? No, I never fought guys like this level, you know. I fought MMA, I beat a lot of guys like this level MMA, but I gave takedown, you know. I kick a lot, but, you know, just box is different for me, you know. That's a challenge for me too. But I'm very confident because this is MMA gloves, and that's everything can happen there, yes. You know. We never know. Who know me knows that I'm the Brazilian Sub-Zero, you know. We know. Every time when I punch the guy, I freeze the guy, and then that can be the same. I can punch him, I can freeze him, and I can be surprised. But you know, I need to believe myself, you know, because I know that I can beat him, I can knock him out, you know. Of course, he's a professional boxer. If I go there to play box, he's gonna be better than me. Yes. You know, I need to know that. But you know, this is an MMA glove, this is a cage. And then, so this is my game, and I'm gonna win the fight. It's going to be a fight, or it's going to be a brawl? It's gonna be a fight, of course, man. But brawl, it's more than a fight. It's like crazy stuff, you know. Bro, yeah, it's a brawl, no draw, bro, my man. That's the it's thing. gonna be a fucking brawl. Хорошо, блядь. Welcome to Latvia, my brother. See you in the hotel, yeah? Sure there. Don't freeze your guy. No, I don't freeze. He's already freeze, you know. Take my jacket. I don't care for cold. I'm the motherfucker. Где-нибудь выкини. Dagestan. Šodien 10 laimīgie ieguva katrs pa štukai un ceļazīmi piedalīties puslaika šovā. Cīņa par Mustangu Kam Street! Nu, pastāst, kāda tev bija sajūta, kad tev pazvanīja? Teiksim tā, es tajā brīdī braucu pie mašīnas, pie stūras, un man kolēģis raksta, pacel, tev Denis tūlīt zvanīs. Pacel, bija šokā bišķi. Te nu es esmu cīnos par Mustangu, kurš to būtu gaidījis. Forši Ziemassvētku dāvana no Lucky Punch. Pirms Ziemassvētkiem zvanu vakarā. Es domāju, kārtējais nepazīstamais numurs parasti neceļ augšu. Zvana tik ilgi, nu labi, pacelšu. Domāju, ārpēc nevar būt. Я заболел гриппом. Смотрю, неизвестный номер звонит. Я думаю, ну надо ответить. А у меня температура, голова вообще не варила. И говорят, с Lucky Punch, и как-то я здесь попал. Kāda būs tā stratēģija arēnā? Veiksme un treniņš. Просто тренироваться со всеми. С мамой, с папой, с друзьями. Es esmu diezgan profesionāls Kam3 spēlētājs, tā kā es domāju, neuztraucos. Nezinu vēl. Iešu uz uzvaru. Absolūti. Lai viņi jau nogad. Paldies. Ja dienas pavada kā karuselītes iet uz augšu un uz leju. Mana mīla depresija aicina uz deju.